Mani sauc Sālijuma Aina, dzīvoju Lizuma pagasta Ošiņos, Latvijā, un esmu 88 gadus veca, un tagad es dzīvoju laimīgi jau 26 gadus pensijā. Tas bija 45. gads maija mēnesis, sāku strādāt Lizuma sakaru nodaļā pa telefonisti. Kad sakaru nodaļā radās operatora brīva vieta, pārgāju strādāt sakaru nodaļā. Un sakaru nodaļā nostrādāju, kamēr aizgāju pensijā. Telefona centrāle pastāvēja Lizumā līdz 76. gadam. Tanāca automāti, centrāli likvidēja. Telefons pieteica, kas gribēja, un bija montieri, kas gāja un ierīkoja. Ierīkošanu izrīkoja līniju. Līnijas bija ar drātīm, nebija jau tādas, kā tagad ir mobīliem tie gaisa sakari, bet bija tās zemes līnijas, un bija pārlūki, kas strādāja, un tās līnijas ielīkoja. Attiecībā, cik tālu bija, tika ilgā laikā varēja ielīkot. Jā, bija tālāk, tur bija vairāk stabi jāliek un vairāk darba bija. Tad 3 pārlūki jau viens strādāja, tiem jau viss bija jāpadara. Telefona centrālē mani pienākumi bija savienot abonentus. Abonents izsauca centrāli un paprasīja vajadzīgo numuru, ar kuru centrāli tika savienots, lai notiktu saruna. Telefona centrālē no sākuma mēs strādājām 3 telefonistes. Vēlāk, kad nāca vairāk kārt abonenti, strādāja 2 telefonistes vienā maiņā. Mēs jau nestrādājām vien, bet arī prātām atpūsties. Sakaru mezglā rīkoja vakarus, uz kuriem braucām atpūsties. Padancojām, padziedājām, lai krātu spēku nākošam darba cēlienam. Mājas telefonu bija gandrīz 200, jo bija 2 komutatori, katrs bija 100 ietilpību. Tagad salīdzinot, ka nāca mobīlie telefoni, tad mājas telefoni sāka arvien mazāk vien palikt, un tagad, cik es zinu, ļoti mazojas ir mājas telefonu, jo visi lieto mobīlos. Vieglāk noteikti ir ar mobīliem. To esi sasniedzams katrā laikā un katrā vietā. Toreiz, kad bija mājas telefoni, tev vajadzēja būt telefonu tuvumā, lai tu varētu runāt ar izsaucēju. Steidzīgos gadījums pastāvēja telegrāfs, kur varēja nodot telegrammu un tā ļoti ātri sasniedza adresātu. Tad, kad mēs pārgājām uz jauno pasta nodaļu, tad man drīz tuvējās pensijas laiks, un tad jau bija tā, ka bija tāda jauniete Ināra Viteniece, kas 85. gadā atnāca strādāt pastā manā vietā. Un salīdzinot to darbu ar tagad, ko viņa dara, tas ir vispār, manuprātam, neaptverams. Toreiz mums bija skaitāmie kauliņi, kalkulators, un tas bija viss. Tagad viņa strādā tikai ar datoru. No tā darba tagad es neko nesaprotu. Dienās ir tā, ka cilvēki mazāk satiekās un biežāk runā pa telefonu, izmanto citādas iespējas sazināties. Telefonu es jau nevērtēju labi, jo agrāk jau bija kontakti ar cilvēkiem, tagad jau tas ir ļoti maz.